Labdien! Mani sauc Arturs Bogdanovs, un es šodien ar jums gribu runāt par īpaši interesantu tēmu, par sistēmu, kā atvērt savu biznesu. Pirmais punkts, lai atvērtu savu biznesu, mums jāzina, cik mums ir nauda un cik lielas investīcijas mēs varam ieguldīt projektā. Tātad pirmais punkts mēs rakstam, ka mums ir vienkārši nauda. Mēs uzzinām, cik mēs naudu varam aizņemties, vai cik mums nauda pašiem ir, vai cik mums vajadzētu piesaistot investoru. Tas ir tas pirmais punkts, lai mēs saprastu, cik lielu projektu mēs varam atļauties. Otrais punkts ir, es domāju, ļoti īpašs punkts. Mums ir jādara biznesa tās lietas, kuras mums patīk pašiem darīt. Tātad, kas pašiem patīk? Otrais punkts ir, kas pašiem patīk. Kas pašiem patīk? Mums vajag atrast vismaz 10 cilvēkus, kuriem mēs šo jautājumu uzdodam. Kā tu domā, kādi mani talanti? Ko man patīk darīt? Kas ir tā lieta, kas man sirdī? Mēs jau paši nojaušam, mēs varbūt jau zinām, bet tajā pašā laikā mēs varam vēl konkrētāk, vēl dziļāk iet. Mēs savu nišu varam atrast, kur mēs paši būsim speciālisti tajā iekšā. Vienalga, vai tas ir fizisks produkts, vai tas ir pakalpojums. Vieni cilvēki ir vairāk sistēmiski, viņi var sistēmiskas lietas. Citiem ir dāvana mācīt. Citiem ir dāvana iedziļināties kaut kādos procesos, par tiem stāstīt. Cits ir mākslinieks, cits var pārdot kā pārdevējs. Ir dažādas, mēs esam tik dažādi, un katram ir vieta, lai attīstītu savu biznesu. Kaut kādā mazā nišā un pēc tam to pieaudzēt par lielu. Tātad mēs meklējam 10 cilvēkiem jautājumu, kas mums patīk. Trešais punkts, kad mēs esam šito visu atgājuši, mums vajag atrast savu tirgus nišu. Lai atrastu tirgus nišu, mums vajag viņu izpētīt. Tātad mēs izpētam tirgus nišu. Kā mēs to darām? Ir Google AdWordā ir reklāmas veids, kā mēs varam pētīt nišu. Mēs varam vienkārši ievietot reklāmu. Mēs varam ievietot par to lietu, kas mums liekas ir interesanti. Mēs varam arī Facebookā uztaisīt reklāmu un paskatīties, kāda būs atsauksme, kāda cilvēki. Mēs varam pēc šiem atslēgas vārdiem, kā saucās jūsu niša vai pakalpojums vai kāda lieta, mēs varam Google AdWordā vienkārši atrast pēc atslēgas vārdiem, cik pieprasījums tam ir liels, cik Latvijā ir liels jautājumu mēnesī, cik cilvēki interesējās par tādu lietu. Tādā veidā mēs varam noteikt to, kāda tiešām tā niša. Labāk ir varbūt 3 gabalus pētīt un tad vienu izvēlēties, un tā būtu tā, ar kuru mēs varētu darboties. Kad mums ir niša atrast, mums ir vajadzīgs, ja tas ir fizisks produkts, mums ir vajadzīgs piegādātājs. Mums ir jārunā ar piegādātāju. Mēs ejam pie piegādātāja un runājam ar viņu. Mums ir vairāki punkti ar piegādātāju, kas mums ir jāizrunā. Pirmkārt, cik mums būs liela atlaide, iepirkuma cena, kāds mums būs piegāde, ja tā ir fiziska prece. Un trešais ir, kāds ir atmaksas termiņš. Ja mēs par šīm lietām visām runājam, mēs ar piegādātāju esam vienojušies, super! Mums ir nākamā vieta, kur cilvēki būs, kur viņi atradīs to informāciju par mums. Un tā vajadzētu būt mājaslapa, bet mājaslapa parasti dārga investīcija, dārga visa informācija, savadīt iekšā, tas ir laikietilpīgi. Mums labāk ir uztaisīt tādu modernu mājaslapu, vienas lapas mājaslapu, kur ir tikai kontakti, kur ir tas produkts, ko jums vajag, cilvēki var atstāt kontaktus, un tā jūs ar viņiem sazināties. Angliski viņi saucās landing page, latviski viņi saucās ķērāja lapa. Rakstam tā, ķērāja lapa, un šajā ķērāja lapā mēs ievietojam informāciju, atvainojos par rokrakstu, tiešām man pašam izlasīt. Mēs ievietojam to informāciju par to produktu, kas mums ir. Ķērāja lapu mēs varam uztaisīt pie robotiem, kur var salikt viņu kopā. Viņas jau ir gatavas, mazliet pamainot dizainu, tas maksā mēnesī 20 eiro apmēram. 20-30 eiro, un viņi uztur pie sevis to ķērāja lapu. Nevajag jums meklēt hostingu, viss tās lietas parasti sarežģīja, un ja to nezinu, tur viss šī ir brīnišķīga iespēja, ko var izmantot. Tad, kad mēs esam šīs visas lietas izdarījuši, mums vajag dabūt klientu. Mums jāsaprot, kas mums ir klients, un klientam mēs, zinot, kāds mums ir pats klients, mēs viņam uztaisam priekš viņa reklāmu. Reklāma mums ir atkal. Mēs varam izmantot to pašu Google AdWords, mēs varam izmantot Facebooku, sociālos tīklus, mēs savu reklāmu cilvēkus novirzam uz ķērāja lapu. Cilvēki ķērāja lapā pasaka, jā, mums ir vajadzīga tā produkts vai tas, mēs vai no piegādātāja dabūnam produktu, vai ja mēs esam pakalpojums, mēs paši piegādājam cilvēkam. Mums ir izpētīta niša, mēs esam balstījušies uz pētījumiem, mums ir vajadzīgā nauda projektam pašā sākumā, un tas, ko mēs darām, tas mums pašiem patīk.
Un to izdarīt nav grūti, tas ir izdarāms, tas nav sarežģīts, tās lietas. Par šīm lietām es runāju, arī ir apmācības, kuras runāju daudz plašāk. Bet es domāju, šitāda sistēma ir vienkārši izdarāma un nes rezultātu. Tas ir pats galvenais. Ja jums tas patīk, liekiet laiku, rakstiet apakšā komentārus un uz tikšanos nākamajā reizē. Uz redzēšanos!